Labvakar. Labvakar. Virtuves sarunas. Riteņbraukšanas virtuves sarunas. Bet normāli virtuves sarunas. Sezona iet uz beigām, mums ir pievienojies atkal Čāls klāt. Ja jau virtuvē. Man te tā labāk patīk nekā uz tiem ceļiem. Viņš jau vismaz laiku bija virtuvē. Jā. Mēs vienkārši pārvācamies ar vienu tuvāk Ričardam. Jā. Bet, nu jā. To gādamam. Tuvāk gādamam, jā. Jā. Nu ko, mēs iesāksim epizodi ar ko? Ar to, kad mēs esam palaiduši akciju? Jā, tas tāds highlights noteikti tagad uz doto brīdi. Kas vēl nav redzējuši, dodaties uz mūsu Facebook kontu, kas nemainīgi joprojām ir Golding and Cycling. Un jā, tur sadarbībā ar Feel Free veikalu mēs uztaisījām akciju. Tā kā redzam, noteikti īstenībā būs prikols epizodes laikā, arī paliks tumšāks, varēs ļoti labi arī redzēt, kas mūs pamudināja to akciju uztaisīt. Jā, tā drošība uz ceļiem, ka ne tikai tomēr ir, tā kā tas ceļš ir jādala, un arī mums, kā velobraucējiem, ir jāievēro tomēr viss nepieciešamais un maksimāli iespējamais, lai pasargātu sev no dažādām tādām situācijām. Un jā, un tad dodaties uz Facebook kontu, tur ir visa instrukcija, bet, īsumā ierakstot kodu GC30 ir iespējams dabūt 30% atlaidi jebkurai apgaismas iekārtai Feel Free internetu veikalā. Bet līdz kuram datumam tas bija? 15. oktobrs. Jā, tā kā noteikti. Mums arī uzdevums pēc iespējas ātrāk publicēt to epizodu. Jā. Tā reklāma jau ir gaisā, bet īstenībā ir tā, ka mēs arī noteikti epizodes laikā sapratīsim, kā mēs varam izlozēt šādas te divas. Tās ir mans jau palietotās gaismiņas. Jā, tas ir nākamais, tas jaunums, ne tikai tā ir tā akcija, bet mēs arī vienu komplektu izlozēsim, kas ir Giant, man liekas, esot aizmirst tos burtiņu modeļus, bet tās ir Giant gaismiņas, un viņas nav pašas tur dārgākās, un arī pašas lētākās, tāds budžeta variants īstenībā. Baigi jau ne, diezgan normāls tādas. Ir labi. Un zikā, es viņas esmu... par budžetu variantu viņas nevar nosaukt. Nē, man jau liekas, ja piemēram man jautā, tad es saku, ka sarkanā gaismiņa deg 10 stundas. Šajā te viņai tur ir kaut kāda vairāk režīma, bet tas, kas ir tas saudzīgākais režīms, parasti mirgojuši deg 10 stundas. Un točno deg 10 stundas pārbaudīts, un priekšējā deg pat vairāk. Bet, zini, kā ir ar tām gaismiņām, es arī īstenībā tagad arī gan taisot to postu un vispār sapratu, ka baigi īstenībā nepiedomāju pie tām gaismām. Es pat liktu viņas vienā kategorijā pat ar ķiveri. Jā. Kad ir vērts tomēr, šitāds, vidēji tirgo, es teiktu, kā 50 eiro maksā komplekts. Jā, šis komplekts 50 eiro, tur ar atlaidi. Sākotnēji liekas, piģisārs pa gaismiņām, nevajag. Jā. Bet īstenībā, vajag, jo, paši gan arī, kas brauc ar mašīnām, gan jau ir paši arī, pašam man arī ir gadījies, kad vai jūs kādu no ceļa pamana ar gaismiņām, tu kad redzi jau reāli kilometru attālumā, tu jau vari pa lielam sagatavoties, vai tur samazināt ātrumu, vai skatīties to situāciju, kā var apdzīt. Un otrs ir, ka un otrs, ka tu 200 metrus pirms tā braucēja pamana, un tad tu, sāc tikai domāt. Jā, tur jau tās, jo, zin kā, ir jau vēl viss vests un viss pārējais, bet, tieši es teicu, nesen kā brauc mājās no Rīgas pa nakti. Pat tā nebija nakts, bija vakars, tā krēslas laiks, un brauc vienkārši parasts cilvēks ar vesti, it kā ļoti labi, viņam ir vesti mugurā. Blins, bet es viņu ieraudzīju tajā līkumā. Rītīgi vēl, un tā, kad es labi, jo, kad viņš brauc vēl pa to grantēto daļu, kad es viņam... Jā, bet viens ir tā vesta, tas ir baigi labi, bet tā gaisma tomēr ir tas vizuālais, uz ko tu koncentrējies braucot ar mašīnu. Tu viņi redzi to gaismu, tur bremžu signāls vai ko, tā ir tā gaisma. Jā, tieši tā. Un otra lieta, ko arī zinu, ka mēs paši baigi, tā kā grēkojam, bet vismaz jau tā priekšējā lampiņa arī. Jā, noteikti. Es šodien tieši braucu no darbmājām, un es domāju, un bija tāda situācija, kad es braucu, man priekšā brauc viena mašīna, un priekšā brauc viens ar velo. Un es redzu, ka tas pretī, protams, brauc atkal mašīna. Un tas priekšā braucējušais, kas nozīmē, viņš nevis samazināja ātrumu, bet viņš reāli piedeva tā, ka melnus dūmus izsit viņam ārā vienkārši, lai ķipa paspētu apdzīt to velobraucēju. Un iznāk tā jau, kad, reāli tajā brīdī viņi pat nebrauc savā ātrumā, bet viņi jau vēl piedod gāzi virsū, un vēl bīstami iznāk. Un pretī braucot tieši tas pats, ja viņš tev nāk purnā,
viņš ierauga tajā brīdī, kā saka, viņš ir izdarījis kļūdu. Viņi, es domāju, 90% neviens apakaļ nelien. Viņi tieši miedz gāzi virsū, lai mēģinātu paspēt. Jā, un reāli tā situācija ir vēl bīstamāka. Tāpēc tā priekšējā lampa mēs ar viņu neliekam, jo domā, priekšā es kontrolēju to, ko es redzu, es jau aizmuguri neredzu. Tas un vēl viena lieta, kur arī grēko, ir tas, kad galvā ir tāds, gaismiņas, un šitādā laikā, kad tumšs, bet īstenībā vasarā šitās visas gaismas. Kaut vai šīs pašas var redzēt, reāli, ja ir pilnīgi saulains laiks, dienas saule, vienalga viņas redz. Tā gaismiņa jau īstenībā, man, piemēram, sacensībās mums ir kā obligāta prasība, vienalga diena vai nakts, tā gaismiņai jābūt visu laiku uz riteni. Es zinu, ka mēs štatos braucām un es kādas 3 reizes atrāvos sodu no tiem tiesnešiem par to, ka priekšējā gaisma izdegusi. Tieši priekšējā, nevis pa aizmugurē, bet pa priekšējo tieši sodīja baigi daudz. Un tā kā, un arī jau otrs, ko mēs pašunājam, ka nāk rudens, mēs arī saprotam, ka tumšs paliek un tās gaismas vajadzība, bet īstenībā jau tā gaisma ir vajadzīga visu laiku. Īstenībā jau, mēs ar to bišķi parunājām jau, kad brauc ar auto jau, kad spīd saule pretī, cik slikti redz jau, un tad šī priekšējā gaisma ir īpaši svarīga. Un tai krēslā tagad sāksies lietus laiks, viss īstenībā, ja vēl ir formas, īstenībā tā atkal tas pats variants, kad rudens formas, ziemas, visi veikalā mēģina iegādāties, tā, lai foršu neredz netīrumus, tur drūmas, pelēkas, un tas neesi redzams vispār uz to ceļu. Bet saprot, bet ražotāji arī ražo. Lielākā daļa ražo tumšas formas. Kastelī, piemēram, izteikt, viņiem ir tas tumšs zilais, ko no mums ir nošpikojuši. Es jau tieši skatījos, ka baigi daudz. Tas zaļais bišķiņ skakīgi. Un melns, un viņiem ir vēl sarkans kaut kas, bet arī tas ķiršs sarkanais nav baigi tāds pamanāms. Labi, Gore ir viens no ražotājiem, kas it kā spiež, viņiem ir vai nu melns, vai no to elektrozaļo bieži vien iekšā tur tie aksesuāri. Bet es arī pats kaut kā pērkot šos Gores apģērbus nekad neizvēlos zaļo, jo vienkārši viņš tik nosmērē, tīri praktiski. Un zini, kas otrs ir tas, ka viņi arī kaut ko baigi neliek iekšā atstarotājs. Apģērbā, vai ne? Kaut vai vīlēs saliec. Kaut baigi sadārdzina viņiem visu to pasākumu. Atcerošais elements, bet nezinu. Nezinu, cik tad tur viņiem dārgi tāpat tik. Ķīrieši bērni stājas un īsti. Kas tur baigi tā? Runāt par ķīriešiem, es tagad rādīju. Es esmu pasūtījis. Pat 3 eiro var nopirkt tādu vienkārši prastāko alītī, vienkārši parastāko vestīti un tādā krēslas laikā tādu uzraut pa virsmu, vai kaut tās pašas strumbants, jo tās arī mums sacensībās naktī obligāti jābūt vai no tām strumbantēm vai vestēm. Tas, kas tiem pašiem skrējiem ir diezgan populāri, bet tā kā sietiņa krekli tikai. Viņi uz olēs neliks lampiņas, vismaz kaut kādā veidā. Ap kāju jau tas, kas sitiņ. Bērniem daudz. Bet īstenībā, karuseļu lampas. Dzīters pateica pareizi lietu par gaismiņām. Ar gaismiņām ir īstenībā atceries, kā ar ķiverēm bija. Bet man tieši pirms kāda laika bija Narvesens tur palūdzu uztaisīt par to ķiveru, to akciju arī viņiem bija, ka kā ķiveri tur ar tās kafijas un cik liela nozīme ķiverē ir. Un es tā pie sevis domāju, bet īsumā startā es arī nebraucu ar ķiveri. Jā, es arī atceros pirmos reiņas, kas saka, principā tie bija čaņi, kas tas kaut kāds, muļķīgs stereotips. Jā, stereotips. Un tam gaismām tas pats ir tas tāds stereotips, kad Zintars teica, kurš tev liek gaismiņas? Vienkārši... Par tām ķiverēm tur bija, man personīgi bija vēl muļķīgāks variants. Ka reāli, kā vasarā, tad ir ķiverē jābūt. Ziemā, ja ir cepuri, tad nevajag. Pēc mazliet, kad krīt reāli 2 reizes vairāk. Sniegs jau. Man šā bija, es nebraucu ar ķiveri. Un es kaut kad braucu Kristus treniņā, un viņi jau viņas laiku braukāja ar ķiverēm. Gan Kristus, gan Viesturs braukāja ķiverēm visu laiku. Viņiem tā bija normāla lieta. Es pieļauju, es nezinu, bet es pieļauju, ka līgumā pat vajag noteikti. Es domāju, ka šodien jau apdrošinās un tev atteiks, ja tev nav ķiveri kaut kāda. Jā, būs kaut kāds negadījums, un tu izrādīsies bez ķiveres. Es domāju, tas pats, kas pālī braukt. Bet viņš man pateica vienkārši lietu. Kristus man saka, klausies, kad tu velc ķiveri, es tā uz gonkām? Viņš saka, un cik tev gongs gadā ir? Es saku, pirms tā, ka tā ir Latvijā 9 gongs, 9 reizes. Viņš saka, un cik tu reizes brauc riteni treniņā? Katru dienu. Viņš saka, tad izdomā, kas ir, bīstamāk, procentuāli. Es vienkārši domāju, reāli, tu brauc katru dienu ar riteni treniņā, tad nevajag ķiveri, tad jau es visu kontrolēju. Un gonkā tu uzvelc ķiveri. Te jau tas pats ir gaismiņa. Tu katru dienu brauc ar riteni treniņā, tu nevari. Un reāli tā paņem,
tā ir, pieņemsim, es vismaz varu pateikt, ka no 10 treniņiem, ko brauc, ja, 8 vienmēr ir bijis tā, ka kāds vai nācis pretī vai no muguras apzina, tāda neforša situācija. 8 no 10 toči bijis. Kurš foršāks, kurš neforšāks, bet tā, ka tīri, kā saka, izbraukt to treniņu un pateikt, ka pilnīgi nekāda iespējamība šodien nebija, viss baigi fēm, bet es domāju, no 10 varbūt. Bet tas, ko es sākumā teicu, nevienmēr ir... tā kā vainot to autovadītāju, jo citreiz tā situācija tiešām var būt tāda, redz, tie apstākļi sakrīt, tur gaismas un kas tur, un viņš pēdējā brīdī tev pamana, mēģina sastresojies dzīt. Tieši tā arī, principā arī pats sevis pieķēris, ja, kad no 10 gadījumiem 8, kā saka, tu apzināti redzi priekšā un pats, kā zini, brauc ar riteni, zini, ko tas nozīmē ir, bet ir situācijas, ka tu tiešām viņu pēdējā brīdī pamani un pats tā kā loks aizēja viņam garām. Ir bijis jāatzīst arī tādu gadījumu. Protams, tāpēc ir šitie visi. Ne jau tāpēc, ka mēs nebūtu vienkārši tā situācija tāda, ka tu viņu nepamani vai pēdējā brīdī pamani vai priekšā braucošā mašīna pēkšņi nogriežās un tu ieraugi, ja? Bet tāpēc, zin kā, es domāju, tagad ir teicis, ar tām gaismiņām tu arī kā riteņbraucējs tomēr noņem vēl vienu atbildību no sevis, ka tu tomēr esi ievērojis jau kaut kādas pamatlietas, tev ir tā gaisma, tev var ieraudzīt un tā tālāk. Un īstenībā es atceros par atcerošiem elementiem, tātad mūsu draugiem Dekors RD, jā. Viņiem, karoči, ir jauns materiāls, kā līmēt, tā kā atstarojušo. Ar melnu, tā kā melnā krāsā viņš ir tā uzlīme, pa dienu, un pa nakti viņa atstarojās. Un es ko es gribu uzlīmēt savai mašīnai kaut ko virsū. Reāli krūti izskatās, tev ir melna uzlīme, ja ir melna mašīna, tev pat, dienā neredz, un pa nakti kaut kas atstarojās. Kā ir mašīnai? Viņi nevar tev paņemt par to, Pagad, tu nesabojā man. Jā, jo es baigi domāju, jo es zinu, ka prikals, kad nevar arī, teiksim, neons apakšā salikt. Bet viņš līmēja uz darba mašīnas. Nē, varbūt tāpēc saka, tur viņš līmēja uz vienas darba mašīnas virsū, tur, es nesaukšu firmu, bet, ķipa uz sāna, to tur. Jā, pasties, kad apskatīsiet. Uz apskanoņu. Nē, bet idejas, jā, tur jāskatās. Bet ideja krūti, jā. Bet piemēram kaut kādai... Bet kaut vai zieminiekam kaut kādu stūtu nolīmēt. Jā, vai arī vienkārši nolīmēt, piemēram, ja bērniem ir mašīna pavadošā, piemēram, nolīmēt, grib uzmanību belo un tu vienkārši uzspīdni gaismas. Jā, arī jā. Īsmā es domāju uzlīmēt, ko krūtu uzrakst uz mašīnu. Bet es domāju, ir, kur šis varētu iet arī kopā ar visu to, gan ar lampiņām un ķiverēm, kā man mācīja agrāk, tieši ķiveres kontekstā, kad tu jau vari nekļūdīties. Kļūdīsies kāds cits, un reāli tu esi cietējis bez mazāk. Šitie ir tie vienkāršie veidi, kā tās uzlīmes es atcerējos vienkārši tāpēc, ka mums mūžīgas sacensībās vēl man tie riteņi ir jāaplīmē. Visi riteņus jānolīmē tur uz kranka, kā bija uz... Dakšu. Uz to uz klaņiem, uz dakšām. Kraši visās vietās jāslīmē uzlīmes. Uz riteņus izskatās vienkārši nolīmē, un arī uz ratiem, uz aplocēm arī jāslīmē. Atsotie tur ovāliņi, nav jāliek iekšā tie oranžie. Jā, to nē, tik traki nē, bet kraši jāsalīmē. Kredītkarti pie dakš. Jā. Bet kā mēs bijām īrijā, Robs bija pārēcies manī, mēs tur bija vienkārši aizgāja tādā, es taču nelīmēšu visu mūsu tur izpogāju, jo viņš teica, mums bija tā pārbauda tā kā ralijā, viņš man ritīgi rēdz pa manīm. Gutu, tu cerēji, ka to nepārbaudīs? Jā. Bet es domāju, ja melns var līmēt, īstumā forši, ja tev tumšs ritens, salīmēt, arī piemēram uz ratiem salīmēt, jo man besīgi kā tie rati izskatās ikdienā, stūbi, tur kaut kāds zivs uzlīmes vai balts, un tie atcerošie elementi vienmēr tādā baltā vai oranžā krāsā. Pelēkais. Jā, viņš ir smuki pamanāms, bet ikdienā, kad tu nobildēt smuku riteni, neizskatās labi. Tas salīmē melns tāds virsū, un piemēram, ja es būšu salīmējis melns virsū uz ratu, man ikdienā neredzēs, bet arī tas būs, tā kā atcerošs elements arī ikdienā palīdzēs. Bet es domāju, principā pirmais etaps ir gaismiņas. Jā. No mājas. Jā, jo zin kā, gaismiņas arī, jā. Foršākins ir lādējums. Es saku, piemēram, šitās te aizmugurējas lādē. Vienmēr būs spoļi. Jā, es viņu uzlādēju tur. Jau baterija beigusies un jau... Jā, tas tā. Un viņai tie režīmi daudz, es saku, bet, principā mēs lietojam to parasto režīmu. Viņš midžinās, jā. Jā, vienkārši viņam jau te vēl ir kaut kāds tāds, ka viens izteiktāks, reku ir, un vienkārši, ir tie režīmi daudz, bet,
Nu, šis, Pēdējais tā kā akls paliek. jā, bet šis režīms ir tāds. Bet ir tā, man ir arī tās priekšējās lielās lampas, kas ir tās, tā garā. Jā, nu, katrā ziņā, kā pērko ķiveri arī tas ir, tomēr viena lieta no ekipējuma, jā, kuru tu, neskaties tik ļoti to cenu, tu ņem tā, lai tu ir tā kvalitāte un viss viņš dara savu darbu. Un, šitie tas pats ir, jo es zinu, kad Ibontrāģi arī ir labas arī, bet, man ir pieredze to, ka viņi ir super neizturīgi, ļoti neizturīgi. Sals. Principā dabū pirmo mitrumu, un viņas vairs neiet. Bet, šitām pagaidām man nav bijušas problēmas. Tur kādreiz kaut kāds knipsņē ir, bet es zinu, kad baigā varbūt nezinu, vai reklamēt, bet es zinu, ka Feel Free veikalā, ja piemēram ir kaut kāds gļuks gaismiņai Giant, tad viņi to aiznesot apakaļ, ja viņai tur kaut kāds tiešām defekts. Viņi aizsūta viņu uz to rūpnīcu. Nē, viņi paši arī Bontrāģi lampiņām. Bet mēs jau negribam pārbaudīt vērtības. Jā. Tā kā katrā ziņā neekonomējiet baigi, paņemat, nopērkat, redz, viņi iet cik ilgi tālāk. Jā, šitā saka, man liekas, ka 2 gadi jau. Katrā gadījumā firmai nebūs nozīmes izvēlēties ko. Jā, es īstenībā zinu, ko var apskatīt. Man liekas, ka šīm arī nāk tajā lumēni, cik viņiem nāk ārā no viņiem. Vajag paskatīties. Vai nesameloju 1000? Man liekas, ka sameloju. Ka mēs 100 un 200. Jā, 1000 būs pa šarpu. Bet labi, tur ir nianses arī tas stārs, kāds viņam ir. Vai viņš plats lielajai, tu esi točni zini. Jo, tas arī, labi, tur ir noteikti līdās mums kāds šitas tehniskais cilvēks skatās un rēc tagad. Šitām ir 100 lumēni, jā. Bet viņš ir taisnais stars kaut kāds tur. Katrā ziņā ieliek review un būs labi. Mazāk. Jā, mēs izdomāsim epizodes beigās, kāds ir tas atslēgas vārds vai noteikums, kā varat piedalīties izlozē. Man ir laimēt vienu šādu komplektu. Mēs uzdāvināsim no sevis. Jā, un ja nepaveicās izlozēt, tad Feel Free veikalā GC30 atlaižu kods visiem lukturīšiem. 30% atlaidi. Neko, lēnām paliek krēsli. Sezona noslēgusies. Gandrīz. Latvijā sezona noslēgusies. Šoseis. Ir jau vēl krossi iesvaļā vēl un tāda. Bet, principā tāda sacensību sezonu, varētu teikt. Jā, lielās sacensības ir beigušās. Jā, visi seriāli ir. Un viens no tām beidzās ar baigo blīšķi. Jā, pareizi. Es domāju, par vilšanu. Ar lielu blīšķu jūšanos, kad atcēla sacensības. Jā, pareizi, to Jota velomaratonu sporta distanci. Tas arī tāds interesants lēmums. Ne lēmums, bet tas, par ko parunāt, par to situāciju. Tāpēc, domāju, to arī tas tādu plašu ažiotāžu izvērst vispār sabiedrībā, kad vienkārši pirmo reizi arī, varbūt mēs arī tā paši, es pats nebiju tā lietas kursā, bet 23,000 kosmos. Policijas tā kā nodrošinājums. Īsumā tas ir tāds, man liekas, tāds diezgan liels zvanas signāls tam, kad nav kaut kas riktīgi tautas sporta attīstībai. Jā, jebkurā gadījumā. Cik šī variantā bija tautas sportam bija? Ģimenēm, kur ir kaut kāds bišķi masas. Šī gadījumā tas ir vairāk, bija tāds, šis bija komerces pasākums. Protams, tur nevar pārmest, Japiņa aģentūrai, jo tas jau, protams, tas ir viņam pasākums, viņš nevar, tā nav labdarības pasākums, tas nav labdarības pasākums. Bet drīzāk par to regulējumu kā tādu, kas viņam reāli iegriez, lai vispār uztaisītu. Tas nav tikai tā, ka konkrēti šis pasākums, kas nenotiek, bet apdraudēti ir jebkurš pasākums. Es jau par to arī domāju, jo mēs skatāmies, kas nebūs komerciāls pasākums, ja mēs tādā izdomāsim 4. uztaisīt sacensības Kuldīgā. Mēs apstāsimies pie policijas. Vienkārši mums nebūs 2-3 tūkstoši, jo tas viens no nosacījumiem, ka tu nevari iekasēt dalīšu maksu, jo tajā mirklī, kad tu iekasē dalīšu maksu, tas ir komerciāls pasākums. Un tev ir policija par to kaut kādu pilnu apmaksu. Tie noteikumi jau tādi ir bijuši jau iepriekšējos gadus, tikai ir cits cenrā. Kad arī agrāk organizējot Kuldīgā, tad vienkārši bija izdevīgāk to naudu neņemt. Nekā... tad vienkārši sanāk lētāk. Jā, kad sanāk lētāk neiekasēt. Dalīšu maksu. Jā, un tad tas ir, ja policija, principā, viņiem viss izcenojums ir uz stundām. Un ja mēs skatāmies, šoseis ritiņbraukšana, reāli sporta distance, 2 stundas plus vajadzētu. 3 ir ok. Tas jau būtu jau vispār super, bet 2 plus vajadzētu, jā. Un tad varētu uzreiz startāt, cik ir izmaksas, jā.
Jā, vēl tev ir. Vēl jau ātrā palīdzība, neatliekamā. Jā, ātrā palīdzība pats par sevi. Jā, tev vēl ir ceļu slēgšanas, viss. Jā, Tas jau tricārs vienkārši ir tikai. Lai tu vispārībā nodrošinātu, jā, sāk uztēties. Nu, un tad parēķina tā matemātika, ja mums uz start saprat, kad Toyota bija 50. Nu, beigās, jā. Nu, labi, sezonā būtu varbūt 100. Tas ir ļoti optimāli. Un ja tu uzliec 30 eiro dalības maksā, jau sāk pukstēt. Jā. Ja, tu jau ko, tad es par 30 eiro aizbraukšu, man ģimene palikt vēl pa nakti jau uz otru galvu, tad tur jau mēs varam paēst. Man nestrādā galva, ja es uzlieku 30 eiro dalības maksā, es tikai tā pa dalības maksām, cik dabū naudiņas? 3000. Nu. Tev vēl vajag 27. Jā, nu tas jau jebkurā gadījumā neko nenosaka. Jā, tas pat medicīna nenosaka. Vispār neko. Jā, nu, un tāpēc saku, tas ir vienkārši, es vienkārši domāju, ka varbūt es kaut ko nestrēķināju pareizi galvā. Un tad, ja tu taisi pasākumu kā pavelti, ja, tad pārējās izmaksas jau tev paliek vienalga. Nu jā. Un tad attiecīgi tev vienalga tas. Jā, nu vienkārši. Kaut vai elementāra čip sistēma. Jā. Nu, tur ir tā, ka tad iznāk jau bez kaut kādas pašvaldības vai kaut kādas iesaistes, ja, nu, te uztaisīt kaut kādus sačus. Ārpus biķerniekiem ir ļoti grūti. Nu jā, nu mēs jau, painteresējamies, cik maksā, piemēram, Kārlis, kas organizēja gravelu un vispārējo, viņš teica, piemēram, šoseis sacensības, ja mēs pieaicinām viņu, lai viņš mums palīdz organizēt, aptuveni 15,000 plus. Tas ir organizēšanai 15,000 plus. Vēl jau tur 20 eksmenti. Ej, tu nost. Bet kā ir diezgan, vai varbūt vajadzēja izpētīt, kā ir citās valstīs, kā viņu. Nē, viņiem tur ir tie pavadošie kaut kādi, ok, es domāju, ka varbūt, ka tur tiešām jāpapēta ir. Ja varēja būt, ka tā cena bija Rīga. Varbūt. Nezinu. Varbūt, ka ir izcenojumi. Jā, Rīga varbūt un varbūt ārpus Rīgas varbūt mums. No reģionos varbūt. Kuldīgi novads varbūt, ka ir mazliet savādāk. Es saku, jā, bet tas gadījums, jā, tāds bija, kad tas ir trauksmes izmaksas dēļ tika atcelts sacensības. Jā, bet trauksmes signāls tam, ja tādas tās cenas pirms tā saglabājās, tad reāli tiešām nekas vairāk par biķerniekiem. Jā. Šī variantā nav īsti runa tikai par mums, kas ir kaut kāda it kā sporta braucēji, sporta distances braucēji. Tur jau pamatā jau ir tie juniori, un kas tas arī ir kaut kāds. Tas jau apdraud vienkārši to, kad nebūs sacensības. Labi, mēs tur amatieri aizbrauksim uz Lietuvu, Igauniju un vēl kaut kur projām pabraukt savas sacensības, bet tas apdraud to, ka vienkārši tas sports nebūs pieejams junioriem. Vienkārši arī tiem cilvēkiem, kur nevar aizbraukt. Tas vienkārši apdraud to, ka vienkārši tās gaismiņas drīz arī nepirks neviens, jo kāda jēga trenēties vienkārši. Sēdēs viftā brauks, tad man tur ir sacensības velti. Mēs jau palielam esam masa, lai nostājās sporta masa, lai nodrošinātu varbūt kaut kādu konkrēti spējīgā kaut kādu aktivitāti, jauniešiem junioriem, kas ir kaut kādu, lai pieredzītu viņiem visu laiku, jā. Bet, tās izmaksas ir lielas, cik es aptuveni zinu, cik izmaksāju šitās gongas, ja tāpat tās, tāpat smilteni, cik bija, kas vairāk vai mazāk iet pa lieliem ceļiem. Tas cipars būs tūkstošos entos, jā. Un tad ir, atrod sponsors, piesaisto visu, izdara to visu. Bet zinu, kur vēl ir itīgi kosmos, tur mošu var paprasīt arī pieredzes stāsts, varbūt kaut kādā veidā salikt kopā. Es biju uz Cēsīm rallijā piestrādāt, to noorganizēt, tur arī var bez matiem palikt. Tur vienkārši, mums ir policija vajadzīga ātri, tur vēl ir kaut kādas 5 safety mašīnas, kuras izbrauc katra trasi, un tur ir tie noteikumi, tur ir tā lentošana, kur drīz skatīties, ka tur ir ritīgs kosmos. Moška no tiem var kaut kādas vēl atziņas, kuras var paņemt uz velo pasākumu rīkošanu, kā tur kaut kādu finansēju kaut ko. Mēs aiz muguru. Jā, jo tur arī es pieļauju, ka viņi ar līdzīgām galvas sāpēm nodarbojās, kā mēs. Tieši tādā ziņā nodrošināt. Bet kā viņiem dalībnieki arī veic, ko dalības maksas? Protams, jā. Tur arī diezgan augstās dalības maksas. Man liekas, jā, Sotaks toči stabili. Tas ir uz kādiem tiem minirāliem pat, man liekas. Bet, katrā ziņā es domāju, ka tie
čaļi, kas organizē, arī varētu lekt vienā katlā ar mums un uz tām sāpēm par to ātrām palīdzībām. Policijām. Viņam, ka policija pa priekšu neizbrauc. Nu jā, tas vienīgais, bet... Viena izbrauc parasti, man liekas. Nu, kā minimums. Jā, kaut kas tur ir, bet... Nu, tad arī droši, ka tas stundu pirms. Nē, jā, izbrauc policija, tad izbrauc sponsori, tad ir kaut kāds nullīt, es nezinu, cik 3 vismaz. Jā, pat ne vairāk, jā, viņas tur ir, jā, un visiem tev kaut kas ir jāsamaksā, tas ir vienkārši arī. Nullīts jau tur brauc priekam, ne? Jā, nu, viņiem katrām tām nullītēm, viņām ir kaut kāds uzdevums, teiksim, viens, jā, izbrauc tur priekam, tas, nu, ķipa skatās tos trases gatavību, tad viens tur, teiksim, skatās kaut kādus tos roterus, teiksim, kaut kādu, tad trešais skatās skatītāju vietas, nu, šitādi, katram savs uzdevums, ko viņi tur dara. Man liekas, ka mums policija, nu, es varbūt ar kļūdos, bet man liekas, ka mums policijā bija izmainījušies tie noteikumi, man liekas, ka tagad mums vairs nav tā dalīts ceļu policija, krimināla, man liekas, ka policija ir policists. Kaut ko tāds arī dzirdēja. Un tas nozīmē to, ka viņš īstenībā, jebkurš policists šobrīd ir diezgan augsts klases speciālists. Nu, tas atkal nozīmē to, ka viņš ir dārgs. Viņš ir dārgāk. Ja? Vai mums nevajadzētu pasākumu policija kaut kāda, ja? Kas ir apmācīt konkrēti kaut kādam mērķim, bet viņam nav jāmāk sašņorēt cilvēks. Ja? Nē, man liekas, te ir tā atbilde uz to, ka apsardz uzkliek, lai ir aiz lentes. Jā, viņam varbūt ir... Es nezinu, tur privātā mašīna ar mirgalku, jā, ne privātā, bet, vai mocs, jā, bet, ne viņš, tajā brīdī viņš neatņem iedzīvotājiem palīdzību, kā teikt, ka daudz runā, jūs tur sacensības organizēt, ko te jūs gribat, jūs tagad paņemat mums nos 3 mašīnas, kuras tajā laikā nevar aizbraukt, ko tur imantā vienu piedzērušo sašņorēt, jā, lūdzu redz, ko maksājiet. Tad varbūt ir kaut kāda pasākuma policija, ko mēs īrējam. Vai tie paši apsargi firmas kaut kāds. Bet vēl ir tas, ka te ir tāds visu laiku, kā jau mums valstī darās, ir tas apburtais loks tāds, redz, it kā ja būtu vairāk policisti, gan jau, ka būtu vairāk resursu, būtu lētāk šādiem pasākumiem dabūt, bet kur lai tos policistus dabū, policists neiet, jo nav atalgojums, kāpēc nav atalgojums, un viss šitas te ir riņas griežās, un tā nekur neapstājas. Tieši tas pats, jā. Tev tāds ekipāžs, cik ir? Pagājuši gadu tai biķerniekos. Principā pēc tā kritiena es slimnīcā trāpīju nodaļā 3 naktī. Tāpēc vienkārši nav resursu. Tur vienkārši. Jā, bet es domāju, tu iesāksi. Tur neko nevar darīt, cik tie cilvēki tur ir. Tur jau jūs bijāt beigās, tur vairākas barīši, tur tajā slimnīcā bijāt. Tur katru, kamēr tiek galā, tur tie ārsti ir 2, un tad tur sēd, apmēr tu jau teici, tur bez mazliet. Nevar, vajag vienu, tagad jāgaida otru mašīnu, tagad noskaidrosim, kurš ir smagāks, jā, kā tev liekas. Parād uz pirkstiem, cik tev liekas. Uz pirkstiem, kā tev sāp. Pēc tādas labas ripiņas, vai ne? Jā, tā ir. Jā, bet man liekas, tā arī tā atbilde. Tā drīzāk dziļi tā sāp. Jā, bet citās valstīs tas tiek risināts, man liekas tā, ka viņiem ir kaut kāds iedots pilnvars, ka tur iespējams kaut kādi, nezinu, tur pieņemsim apsargs. Es nezinu, vai tas ir apsargs, bet viņš var veikt to funkciju, kā pavadīt noteikti. Pavadīšanu. Un tā ir tā. Kursi iziet, vai tās certifikāts. Tu biji toreiz, ka mēs Itālijā bijām, mēs aizbraucam uz CNN. Ka tur vienkārši sanāk ceļmalā čaļi. Jā, es arī braukāju Sicēlēšā. 3 novalk ar krītu uz šosejas startu, palaiž startu. Pa priekšu brauc 2 moči aizmugurē. Es nezinu, arī visticamāk 1, 2. Ja tajā brīdī vienkārši satiksmē bišķi padzēr nost. Kā tu esi atpalicis, tā tu piedalies pats satiksmē rēķini, ka tu esi pa lielam treniņā. Un viss ļoti vienkārši. Es domāju, vai šitas nav arī tāds, bišķiņ gan vēsturiskais, kāds arī kultūras. Un tāds jautājums, kad tajā pašā Itālijā tur ir tik sens, tā vēsture ir tajā sportā. Un tur pirmkārt jau viss braukšana ir, cik ir drošāk tur uz vietas nekā šeit, ka tur respektē vairāk. Cilvēks saprot, ja notiek sacensības, ka tad jānobrauc malā un viņš izkāps ārā. Varbūt infrastruktūra arī bišķiņ viņiem. Tā kā Covid laikā bija, ka nedrīkstēja saukt pa sacensībām, bet saukt pa treniņu. Bet otrs, zini, kad kurš, teiksim, Latvijā organizētājs gribētos uzņemt tādu risku, ka tev tur vienkārši 2 rolleri pavadošie. Šobrīd tas atkal otra lieta. Mums ir bijuši ļoti nepatīkami es domāju, no tā precedenta arī kaut kas lēnāk garā veidojas. Kad bija tās avārijas un gāja bojā bērni sacensībās, tad arī... Principā notika pats sūdījākais, kas varēja būt. Pats sliktāks scenārijs. Šogad jau atkal šogad bija kritiens, it kā, bet toreiz... Kritieni. Tur gaismašīja bišķiņa arī, ne? Jā, bet toreiz vienkārši mašīna izbrauc ārā no, slēgtā trasē. Nē, nebija slēgts trases, bija individuāls brauciens, nebija slēgta trasa, varēja
braukt ar mašīnu, bet jāievēro to, ka noteikti sacensības. Nu, abos galos bija policija ar zīmēm. Jā, un pa vidu vienkārši izbrauc ārā mašīnu un brauc pa ceļu. Un tas bija individuāls brauciens, kur bērns vienkārši, viņš uzbrauc ir savu bērnam vienkārši notriet. Tur tas vēl bija līkuma, tur bija, es nezinu, kā tas viss beidzās, bet tas bija arī tāds, baigi. Viss scenārijs salikās viss sliktāk. Līkums, bērns, braucošs satiksmes. Tā kā jācer, ka nākošu sezonu vismaz neatmetīsies tās sacensības, kas jau mums vēsturiski jau notiek. Jā. Es saprotu, domā, mums kaut kā lai mēs kādu klāt dabūtu. Ideālais variants, lai vismaz ir tas, kas bija. Un tad neatmetās tie jādēļ izmaksu. Tīri atkal pateikt, mēs arī vairs nevaram pavilkt. Bet, skaties, teiksim, vienības brauciens, tas tāds vēsturiskais, viņš pulcē tos dalībnieks, bet to jau arī nemaz nebija, tāds jaunais pasākums. Viņš arī ar savu vārdu, bet... Tā vienkārši es domāju, ka arī tur bija neveiksmīgs datums. Tur ir labi, tur viss ir neveiksmīgs, varbūt datums visādi. Bet reāli jau arī, ja tā paņem, tad organizētājs visticamāk jau izsludinot to datumu tā tālāk zināja izmaksas. Es nedomāju, ka tas arī ir tas. Es vairāk domāju, ka bija tas, ka cerība, būs. Ka pieteiksies vairāk dalībnieku, bet pārklājās ar Tartu. Tas varbūt kāda bija. Un varbūt, ka tur kaut kur bija arī organizētājiem, kā saka, kā biznesa plānā izīmēts minimālais dalībnieku skaits, kur mēs taisam, kur mēs vairs netaisam. Un vienkārši, nesanāca. Bet, es domāju, ka nebija arī tas variants, ka pateica, mums policijas izmaksas vakar pateica, ka palielinās. Es domāju, ka biznesā tā neviens neko nedara, kad tev, rīt man pateiks, cik tas maksā. Tur saskaņošana noteikti gadu reāli, man liekas, iepriekš. Bet es kā dalībnieks biju ritīgi vīlēs. Man bija ritīgā vilšanās, tāpēc, ka tajā nedēļā bija trešdienā biķeniekos sacensības, bet es vienkārši, man no kuldīgas, pēc darba es sapratu, ka es nepaspēšu. Es domāju, es nebraukšu trešdienā, braukšu svētdienā sacensības. Un vienkārši šie nobraukuši sacensības, zvanu ģirtam, kā gāja, visi forši, bet svētdiena atcelt. Man tāds, forši, ne, tu vienkārši visu nedēļu, tā kā es gatavojos, un svētdiena nav vairs gonga. Un tāpēc mums vēl palicis tāds nepadarīt darba sajūtu, un mēs aizbrauksim vēl uz Itāliju. Jā, vienīgais to nepadarīto darbu sajūtu gonku uztaisīja mums Nēlands. Es biju teikt, nebija tā, ka bija brīvdiena nebija točna, katrā ziņā Užaus apļa rekords ir kritis. Paldies viņam. Es nezinu, vai es esmu priecīgs par to, bet... Vienīgais, ka viņš treniņu sākumā nepateica, ka šodien gonga. Man jau bija tāda aizdoma. To jau pie pirmajām maiņām varēja saprast, ka tajā ciparā tad visiem kompi ir ātri nepareizi. Tajā ciparā viņš bija domājis, ka tu sēdi pašā aizmugurē, tu varbūt var iekļauties tajā ciparā, bet Bet vispār, skatoties šitām problēmām, tos šoseis gongus uztaisīt, man liekas, šoseiniekiem tas ir paslikti, bet visticamāk, ka varētu attīstīties gan gravel, gan MTB atzimt. Nezinu, kas mums ir baigi jādod virsū, jāpapladz, lai mēs te šosejā dabūtu vairāk kā 50 tos dalībniekus. Tur ir nevajag atmesties. Mums vienkārši tās izmaksas jāsaprot, viņas lētākas pa lielam nepaliks, viņas augstīgai un viss vienkārši mums ir jāstrādā. Jāstrādā, jādabūt tie braucieni. Tā kā ģirs teica, tad, kad tev ir jauns ritens plānā, nevis domā, kā ietaupīt, bet domā, kā nopelnīt vairāk. Un tad tu dabūsi jaunu riteni. Čīkstēt, lai mums kaut ko iedod lētāk, kaut ko. Nē, forši, protams, paralēli tas viss jādara, bet pirmam kārtām mums pašiem mums pašiem jābūt baigi aktīviem un jāmēģina dabūt to pulku lielāku, lai mēs vienkārši uz tā starta esam cilvēki. Jā, es saprotu, kā tu vienkārši to cilvēku skaitu. Jo tomēr jau ir liels procentuāli cilvēku skaits, kas arī nebrauc šīs ar to, ka policija būtu lētāk, mēs jau nebūtu 56. Tā arī fakts, jā. Tā jau ir tā. Tas ir vairāk tieši. Ja arī tā Toyotas Rīgas Velmaratonā tā policija būtu maksājusi 5000, tas jau nenozīmē, ka tur būtu tādi dalībnieki bijuši 100. Tie paši 50. No otras puses, ja tā policija būtu lētāk, iespējams būtu vairāk gongs pa sezonu bijuši un iespējams vairāk cilvēkiem interesē tāds pasākums, kā šoseis riteņbraukšana. Bet cena jau palielināja tikai, man liekas, vasarā. Tieši uz vasarā. Viņi jaunu likumu pieņēma kaut kad vasarā, jaunā valdība. Kura jaunā? Kurā jaunā? V1, V2 beta, V3 beta, jaunā vienotība 1.2 vai kurā? Tā, kurā tur tā galvenā runā, kad ir... tajos dzeltenajā kanālā piedalījusies. Tajā lapā, kurā nevar nopirkt gaismītes, bet var cits gaismītes atrast. Tā runāt Twitters. Jā. Un zelps.
Tā kā, jā, nu, tur bet arī jā, interesanti. Ģirds iesāka, lai viss nebūtu tik bēdīgi, tad Par kaut ko pozitīvu. ir iespējams kaut kur aizbraukt citur. Un Jā, kur es domāju, ka dalībnieku būs pietiekami daudz. Tā kā, jā. solās 20. Bišķi vairāk par 70 solās. Jā. Jā. Negribu braukt, tur 27% Būs foršs laiks. Foršs Oh, laiks. jā, kā šito jūs man iestāstīs tagad vairāk Ričards, nekā vispār neģi- ja Ričards kaut kur piesakās braukt, es nebraucu. Labāk vienkārši. viņi nevajag. ziemas ņemt briks līdzi. liec iekšā. Paņem uzreiz līdzāk kaut kāds ziemas drēbes. Skaidrs, ka būs sniegs. Liec. Bet jā, tā kā mūsu čoms Neilands 7. datumā brauks Lombardī visticamāk. Ģirds, es domāju, ka Es domāju, ka mēs viņš grib ar snot arī pabeidāt, kā tas ir. Okay, nē, bet ir tā, ka 8. datumā dienu pēc tam ir arī amatieriem, protams, saīsinātā distance. Nu, strādas variants. Tāpat Jā, kā tagad strādājam. Cik amatieriem distants? 111, man liekas, ar 1700 kāpumu. Baidieni. Nu, tur tur ir uz tiem 111 km ir 2 kalni, bet nu, tas viens ir tāds nu, Karoči, viens ir 70, otrs 30. Tā, ka es šodien teicu, ka Kilometri. esmu gatavs samaksāt Evitai par to elektroriteņu īri, lai viņi uzbraucēja kalnā stāv ar botām, jo es pieļauju iespēju, ir vieglāk skriet. ka es varbūt skriešu. Jā. Ja tur ir 27% vietām. Nu tā, tu brauc 7 km pa normāli, nosacīt normāli. 15%. Nu jā, pa 15. Un tad ir pusotrs kilometrs, kur vidējais ir 15, un ir viens tāds kilometrs, kur ir 27. Tur jau taču ratā raujās. Kādā ratā? Es nezinu. Jā, bet zin kā, tur čūsiņā nevar uziet, jo tas ir pa lielam gāja ceļš, viņš ir apmēram 2 metru plats. Labā. Tur pat nevar, un ir tā, ja tur priekšā Dzītaši no dzīves. Nē, es nezinu, es tagad klausos. Es schēmā redzēju to sarkano. Viņš nav sarkans, viņš garumā rādās melns. Jā. Nē, es saku, Bet būs forši. Un pagaidām, Nē, tas posms gan profiem arī taču iekšā. vai Jā, ne? jā. Nē, katrā ziņā pēc strādes. Jūs nebijāt strādē. Šogad nē. Jā, mēs izbraucām vienu to grāns etapu. Izbraucām un braucām lejā. Viņi tur es braucu lejā uz 20 un metu krustu. Viņi lidoja lejā uz 40. Es nesaprotu, kā. Es pieļauju, ka viņi tajā kalnā arī brauks augšā uz 30. Tur mēs ieša kājā. Jā, es biju, nē, bet, protams. Kad 15 km noteikti. Noteikti, jā. Ģirds man galvenais saka, es skatījos video, tur uz 5 km/h brauc. 5! Nu, taču ātrāk uzskriet. Garvids slēdzās. Jā, tur bija viens šāls uzņēmums, vienkārši brauc, kur viņam rādīja ātrumu, augstumu, vatus, tur 4-5 km/h. Un šito man Kristis arī Gan arī stāstīja. skrīt riņķi. Vai viņš, kad bija Giro vai bija Tūrē, tas viņam bija reāli arī slēdzās pauze. Jā, Tur jau varēja auto. čūsiņā paiet. Jā, viņš bija pietiekami plats. Jā, šitas nav. Kur varēja čūsniet? Tur, kur mums mūsiņš Kaupē iemesināja. bija, Viņš teica, ka būs forši. Es jūs sagaidīšu augšā. Nē, ne jau pa veldu skatījies, mēs jau te skatījās, ka tur ir iespējams sabraukt riņķītim kalnu. Jā, bet jā, tur ir rūts, ja tu piebrauc. Saprot, ka Kad nebūs, apbrauc riņķi un turpin trasu. Tā kā, Reāli iekšā ielikt Jā, tāds jā. pasākums. Nu, jā, visticamāk, ka tu neesi vairāk uz Jā, jā, rezultātu, jā. Bet, iespēja tev viņi nebraukt to kalnu. Padomāt, pārdomāt, tev ir. tu piebrauc tā. Laikam nebūs. Lai arī tu tur bišķi pabrauc metripā. Ripolē, jā. Tur pret spaudu nebūt nāvē. Un īstenībā, jā, jūs sakat 2 metri tev līdz. 2 metri, tur viss nāk augšā uz 10, tur nāc lejā uz 60. Mūk! Bet, es nezinu, trāk. Bet, nē, interesanti būs jau noteikti būs, jā, protams. Nē, tas tāds, man liekas, jau, jā, ja es saku, ja vienmēr ir iespēja, tad kāpēc Nē, pie kām arī mums Latvijā šobrīd laiks tā lutiņa, ja, kad īstenībā var nemaz patronēt. neliekas, ka ir jau Jā. Sezona beigusies, ka ir septembra beigas, Jā. jau līdz oktobrs liekas vēl vasara. Kompensē to vasaru vienkārši Jā, tas rudens, kad īstenībā, viņi nebija nekāda. Tagad. Rudens vienkārši bija vasarā. Jā, vienkārši garais rudens bija šogad. Šobrīd vispār nav problēmas. Nē, bet Ārā jā. vēl pabraukt, patrenēties, ka tādā ziņā viss ir baigi feini. Jā. Mm. Neko. Un tad, un tad jāsāk mums pāriet pie tās motivācijas, vai ne? Nākamais sezona. Jūs kā rakstījāt šodien, par ko mēs varētu parunāt par motivācijas, es teicu jau pirms tam,
Es gribu redzēt, kā jūs mani nomotivēsiet. Man te 3 dienas jāpavada ir Briselē, kur ir fritona un beļģi vafels. Un tur reku tev ir motivācija 25% kalns. Jā. Uzliec uz lokskrīt. Es pajautāšu tev, ka tev sēž blakus sens. Kāpēc? Nē, ja es saņemšos un uzbraukšu 25%, tad tev jābūt uz nākamo treniņu. Tas jau atkal ar tiem laiks, šitā tā jūs man vienreiz iesmērēja arī. Jā, es aizbraucu uz treniņu, atkal tur zem ar debesīm sajiet kopā. Sniegs kaut kāds, tipa pavasar, bet sniegs. Bet motivāts, es nezinu. Kā? Nu, labi, kas vēl bija? Ir off-seasons arī it kā. Kā uz to viss skatās? Nu, tur es gribēju jautāt, kad ņem, neņem, cik daudz ņem, cik forši ir ņemt, neņemt. Vajag, nevajag. Ņemti forši, bet par ko ir runa? Man personīgi ir plānā tā, kad aizbraucam uz Itāliju, atbraucam mājās, tas ir rupreitin 10. Vēl nedēļu 2 pabrauc vienkārši. Bez baigiem, kā teikt, tur varbūt nenormāli aktīviem tālāk, tad paņemtu visticamāk, tā treneris vismaz gribētu, lai paņem brīvu bez riteni vismaz kādas 10 dienas. Šis komentārs, es nezinu. Es varētu sadarēt, ka tu neizturēsi. Kaut kas bija darījis pagājušajā gadā, man liekas. Jā, šo neizturēsi. Ja kāds uzrakstīs sev, mums šodien izbraucam. Krīzes būs kuldīgā. Moši izbraukš, pēc tam iedzers kafiju. Jā, bet cik tev jābrauc no stundas līdz 5? Bet idejiski, jā, tad paņem tur kaut kādu nedēļu, pusotru brīvu, un tad 2 dienas. Jā. Tad sākās treniņu dažādošana, manā gadījumā svara zāles, vingrošana, skriešana. Un brīvdienās velodroši. Cik Dinters domā ņem brīvu? Zvifts, prošien. Pulksten jau pārgriezis. Līdās darbdienas jau es Kad viņi griež vispār oktobra beigas vai nav? Oktobra beigas. Es zinu pēc sevīm, es zinu tajā dienā, ka pagriež pulksten, tad man darba dienā sākās Zvifts. Nu, ja ir ritens. Jā, es nav variantu. Pats neko neplānoju, man ir kas plāno. Kā Jānis ieliks tā arī, droši vien jau tās arī būs tās 2 nedēļas, visticamāk, kad atgriezīsies arī no tās pašas Itālijas. It kā viņš man ir ielicis arī uzreiz pēc Itālijas arī off-seasons. Un labi, es tur biju iedomājies vēl braukt kaut kādu vēl ritīgo rudeni, vai, varbūt arī kuldīgā kaut kas notiks, bet vai nebraukt, palielam šobrīd ir, tas ir... Pēc pagājušās svētas. Krosas būs kuldīgā. Jā, pagājušās svētas tiks atrenējuši. Jā, Agars teica, ka kuldīgā viņš krosas būs un... Bet, idejiski, visticamāk, jā, tas ir arī kaut kāds nedēļa, 2 ir kaut kāds ir brīvāks droši vien, un tad jau arī darbdienās tas ir droši vien Zvifts, svarzāle, skriešana, brīvdienās laukā. Nu jā, īsti. Cik Ričards ņems garu off-season? Man turpināt, man jau 2 sezonas iet off-season. Normāli. Cik viegli ir atsākt? Andris jau rakstīja, cik garu ņemt off-season. Tur nav mierīgi. Nav limitu. Nav limitu vispār. Kad izdomāt, beidz. Vienkārši tu gaidi, kad sāksies jaunā sezona. Nu jā, es gaidu. Kā reku jūs teicāt, ka vēl jau reāli man jau jēga sāk, jo tagad jums vēl iet sezonas beigas. Es sākšu tā, ka tas off-seasons jums beigsies. Es lekšu tajā sezonā iekšā. Nav jēga ņemt jaunu veco iPhone, ja tu līd būs jaunais. Tieši tā. Kurš tas tā ir? Tā kā jā. Es nezinu. No kā tevim paši? Man? Došana jau līdzīgi. Es ceru, ka man decembrī kāds uzrakstīs, ka vajag 6 dienu kaut kādu tur diētu uztaisīt. Pat tu decembrī nebrauks atkal kaut kādu dullo? Es tev saku, es ceru, ka decembrī man kāds pajautās 6 dienu kaut kādu to... Kaut ko labi izdarīt. Nē, es tev vienkārši man patīk. Tu 6 dienas pabrauc un tu tev vienkārši nav jātrenējies. Reiz, ko gribā kaut. Jā, tur jau tā lieta vienkārši. 6 dienas un man bišķīt pasvīst, pazaudēt liekos kilogramus un tu vairs nav jātrenējies. Es nezinu. Es esmu off-season jau... Man liekas, paņēmis tagad jau kādas 4 reizes. Ķipā, mēs bijām atpūsties ar Andu uz tiem Dolmītiem, tad jau man bija 10 dienas pauze. Tad es kaut kad, tad es izdomāju, ka es gribēšu braukt to Rīgas velomaratonu. Es pirms viņa tā kā atsāku braukt. Tad pēc tā velomaratona, kāpēc viņa atsauc, teica, ka es ņemšu atkal off-season. Tad es domāju, ka uz Itāliju tad atkal ne. Jā, es drīzāk, kad es atbraukšu mājās, neko, es vienkārši turpināšu trenēties, jo, Kas zina, varbūt atkal kādu sacensību? Nē, Nē, man ir Ziemassvētku kauss. Jā, kaut kādu, nezinu, mēģināšu vismaz nenokristies un tad
tad varbūt, tad, kad jūs atsāksiet, lai es varu... Uz gravel mums neviens nebrauc no zināmiem, ne uz tā pasaules čempi. Tas Andrs arī ir gribēja. 8. Jā, Andrs gribēja, bet nebrauks laikam. Jā. Jā, laikam. Es zinu, ka Serģis brauc vienīgais, man liekas. Nu, kaut kādi latvieši ir zinām, kas brauc, bet Kur viņš noteikti? Itālijā Arī? arī. Jā, Itālijā. Turpat tās, kur Varbūt pagājušajā. tā. Es nezinu. Kāpēc tas viņš pats ir 88. apbižots tādā ziņā, kad nebija Skotijā kopā visiem? Gravelīts? Jā. Nezinu, Jā. jā. Tur vispār bija tāda interesanta, kad tagad šosvētdien tā kā minēja, ka bišķiņ tāds mistisks pasākums, it kā pasaules čempionāts, bet viņiem pat normāli, nezinu, tā kā mājaslap nav vispār. Tā kā, Tāds. nu, viņiem diezgan tur tāds mistisks ir, it kā, jā, ne, nu, kaut kas ir piereģistrējies, un nav pat īsti ziņa, kad, jā, rekur tu esi reģistrēts. Bet viņš UCI skaidās, ne? Jā. Nu jā, viņš ir viņa palīdz. Tas retīgi atgādina arī šo Bosnijas Tur ir tāds pasaules čemps. Tur arī līdzīgi bija. Saka, tur tiek vēl Covid laikā tur bija. Tur man patīk, kā bija tas Covid tests jātais. Tur vienkārši blakus Soļankai pa lielam. Tur tas gatlam. Nu vienkārši tur aizēja, paņem numuriņu, pagriezis, rekutēja Covid tests jātais. Paņem no tevim naudu, iebāž tev degunāt to draņķi iekšu un uzreiz pataisno mustarā iekšā un... Izprintē tev, Izprintē Šitā tā negatīva. Jā, bet īstenībā Vai blakus mums stāv, man liekas, kaut kāds, es nezinu, vācis vai kaut ko viņš tad cash machine. Jā, cash machine. Bet es sabijos, kaut kad biju pie māsīņas skolā kabinetā, nu tajā viņas kabinetā un redzēju visas Covid testu kastes atkal. Nu jā, runājot kā, viņš ir atpakaļ. Jā. Bet, neko es parunāju ar onkulu, kas ir biologs, un es viņam prasīju, viņš teica, ka, nu, šitas variants, nu, var jau būt, ka es kļūdos vai nepareizi sapratu, bet runā, ka tas variants ir, nu, tāds, nu, novājināts. Viņš ir daudzreiz mutējies, un viņš vienkārši tev, nu, tu viņu dabū, bet, nu, reāli, nu, tā kā man liekas, sezonālā slimība palielam. Tas Covid, man liekas, jau kaut kādu mēnesi, man liekas, ka viņš arī... Jā, jo es biju dzirdējis, ka ir jau kaut tie kur. cilvēki, kas jūtās slim un uzstājas uzrādot. Es baigi negribu, nu, lielīties, bet es neesmu nevienu reizi izslimojis. Oh. Nopietni. Nu, Nevienu reizi. Man ir 3 pods, man liekas, 2 reizes izslimoju. Nē, man ir viss 3. Full house. Nē, un zini, kas ir pats fenomenālākais? Anders slimojas, man liekas, kāds 2 reizes, nu tā, nu, kad ritīgi oficiāli. Un es esmu visu laiku ar viņu gulējis kopā un visu pārējo. Un vēl kāds 2 neoficiāli noteikti, bet es neesmu vienreiz saķēris. Nu, tagad tu pateici šito, tu skaties, ka tev nenolaupa no tevīm šitās antivielas netaisi. Nē, tur, kad vienmēr sūdīgi jūtos arī taisīt testu. Nu, es jau kā uz skolu gāju, man bija katru otru dienu jātais. Un es tur citreiz vienkārši speciāli, kad tiem bērniem staigāju garam, nu, elpo man virsū. Tu varēji 10 dienas mājās. Pareizi. Varēji braukt treniņus. Tā es baigi nesūdzos par to kaut. Tad padomā, kādu piķi iztērē valsts. Nereāli. Būt reku to naudu varēja ieguldīt policijā, lai sacensības notiktu. Vienkārši naudas ir tik daudz kā nekad. Sagrūst iekšā sacensībās. Jā. Bet es domāju, vienkārši, zin kā, īstenībā laba motivācija. Man sanāks, piemēram, dīls, es dabūšu jaunu gravel riteni. Nu, tā kā jauns ritens. Gravel ritens, man liekas, ir tāda maza motivācija, nu, kad tu vismaz vari pabūt. Kurš ritens ir laba motivācija? Vienkārši nopērts uz priekšu kaut ko un tu Palutin sev bišķi, ja trūks motivācija palutin. Kā es nevaru, kāpēc es to viņu nopirku, es nebraukšu treniņu vairāk. Vai ko vienam stāv? Jā, tāds Gumijnieks nopirka gadu sēnēs, Viņam jau draud, kad līdās mazais jau tur laiks Jā, staigā viņš gar tur to līdās gar viņu. Ost visu laiku. Bet īstenībā, nu kas iedomājies, padomā loģiski, nu, reāli ir oktobrs, vai ne? Oktobrs, ja ir sācies, tas nozīmē, ka oktobrs jau vairs nav. Tas nozīmē, ka ir novembris. Jā. No decembris tie jau ir Ziemassvētku jaunais gads, viņš jau paiet ātri. Un janvārī jau mēs braucam uz pirmo pavasaru nometni. Jā. Lielam viss mums ir nometni tulīdās. Un 3. martā ir strāde. Starp citu. 3. marts ir strāde Bianči. Pagājuši gadu es arī biju uz vienu epizodu, toč pirms strādes, un jūs man gribēja pierunāt, lai es uzvalkos uz viņu. Jā, nu jā. Nu, Bija ka tev motivācija mēs varam uzvalcies uz strādi. Bet strāde toč ir interesanti. Es tev saku, tev varētu patikt, jo tur var paēst. Tu man pierunāji. Bet nē, bet tur... Var braukt ar gravel riteni arī. Ar grāveli var braukt, tu ar šoseinieku var braukt. Ar MTB pats galvenais, ka tur ir tās masas, ka tu vispār var braukt, un tev nav tā, ka tu viens brauc.
Nē, tas ir, cik es pabraucu arī ārzemēs, nu, tas ir prikals, tas pasākums. Viss, kaut vai tā pati Bosnija, nu, tur arī vienalga, lai kāds tas pasākums norganizēs, vai kā vienalga, tev tās savas atmiņas no turienes ir un tāpat forši pasākums. Zin kā, nu, tas ir ar jebkuru. Kaut tu poļgungs, tās arī, tās ir prikals. Tur tu vienkārši tā kā karā. Finišam nenokrit. Tik daudz es kurva nebija dzirdējis savā mūžā, kā 2 stundas polijas gonka. Ej, tu mūs. Bet tad es saku vienkārši vēl jau pirms labu motivāciju. Kas tad? Kurva tas ir? Poļiem tas ir populārākais vārds. Mums tas slāvvārds, vietnieku vārds. Jā, tur bija vienkārši no starta jau sākot, vienkārši tu dzirdi tik lietas, kāds kaut kur aizmugurē. Tā, tas bija poļi. Bet redzi, vienkārši var atrast, pieteikties ārzemes sacensībām, tā arī ir tāda. Jā, tas ir tāds. Nu, tev notur pie tā, tā, ka tu vienkārši nevar atlaist. Tas vienmēr ir tāds vismaz pāris dienu tāds foršs pasākums. Jā. Un, zin kā, un lai arī cik grūti būtu tajā pasākumā bijis, pēc tam tās emocijas ir foršas un tu gribi vēlreiz. Zini, kas man patīk arī tajās ārzem pasākumos. Ne tikai tieši tas moments, tā pati gonga, bet viss tas pasākums, ka tu tur savācies, tad tu brauc uz turieni, tad tu tur iekārtojies, pirms tam patrenējies, pēc tam kaut ko pabrauc. Nu tāds. Jo Bosnijā mēs reāli bijām arī kaut kādā, cik jau tur, kādu nedēļu mēs tur nodzīvojam, man liekas. Jā, nu pārsvarā. Jo bija tā razģēlka. Jā, ir razģēlka, un pēc tam bija 2 dienas starpā, tad ir grupa. Jā, un tad vēl 2 dienas pirms razģēlkas aizbrauc, tad kā diena paliec pēc tās grupas, un tur tas pasākums nedēļa plus. Nu tā, tajā rajonā mēs tur iedzīvojamies, un tā ļoti interesanti. Jo parasti arī tie sači, redz, viņi nenotiek bieži kaut kādos pašās galvaspilsētas centros. Bieži ir tā, ka tie starti, finiši ir kaut kur stūrīti, un tad tu arī paliec kādā piepilsētā. Un tas arī tāds foršs pasākums ir, jo nevienmēr tā visas valsts ir tāda, kāda ir tā galvaspilsēta. Tieši tā. Tu zini, redz kaut ko bišķiņ savādāk, to kultūru kaut kā arī izbaudi viņiem. Nē, nu vispār jau, zin kā, mēs tad braucām, tēt ir iespēja aizbraukt uz Gudaniekiem, pa asfaltu. Tēt ir tas melnais asfalts. Un es ģirtam teicu, es pirmo reizi esmu Gudaniekos. Kur tas ceļš iet? Tas ir aiziet, ka mēs principā braucam tagad ēdolā, tad mēs nogriežamies pa kreisi caur Zvirgzdiņu. Izbraucam Zvirgzdiņam taisi un krustojumā pa kreisi, pa labi iet uz Alsu un pa kreisi uz Basiem. Jā. Un vienkārši te taisni pāri. Un tur kamēr beidzās asfalts. 4-5 km. Tur tagad arī asfalts, centrs, un tur vēl uz priekšu. Viņš uz Liepā iziet cauri. Tur ir tās, uz aizpēc šos no Liepas. Tur ir tās Kurzemes naftas platformas. Jā. Jā, bet es sanāk izbraukt cauri Gudaniekiem, bišķiņu uz priekšu un beidzās. Bet redz, ritenis, ko tev iedod, es pieļauju, ka es nekad dzīvē uz Gudaniekiem nebraucu bez iemesla. Kāds ir braucis kaut ko citur meklēt, kā es noskaidroju treniņā. Es jau tur atradu. Es tur izzinu. Es jau parādīju, kur veikals kādreiz ir šņābi tirgu. Es viņam jautāju, tur bija veicīts, un viņš saka, jā, tur šņābi varēja nopirkt. Tev ir kultūras nopirkt. Jā, viņš man reāli bija ekskursija. Reāli, es aizbraucu sākumā. Jā, pirmā dienā es pats aizbraucu, izpētīju, un otrā dienā es braucu un jautāju, kas tas. Bet tas ir tas, kas arī, man liekas, tas, ko tu saki, tas ritenis, pirmkārt, ja tu esi kaut kādā citā valstī, kaut kādā vietā, kur tu ikdienā neesi, tu redzi to kultūru, tu redzi tās vietas, un tas tev iedod tādu baigot tādu... Tāds sava veida turisms, tāds savādāks ir nedaudz. Tu vienkārši var apvienot, pirmkārt, treniņu ar kaut kādu vietu, ko apskatīt, ko tu varbūt neapskatīt. Piemēram, man patīk šajā Bosnijā arī, kad mēs bijām, mēs gan bijām Sarajevo, kas, man liekas, ir, ja ne galvaspilsēta, viena no lielākajām, bet vienalga, katrā to cilvēku, to būtību varēja izbaudīt, jo mēs bijām aizgājuši to pilsētu. Man liekas, tas bija pēc grupas vai kaut kāda diena pirms. Un mēs tur paēdām, un mēs bijām ar kājām nogājuši, un sapratām, mums diezgan tālu jāiet apakaļ, jāpaņem taksis, mēs bijām 5 gabali. Tur ir tāda vieta, kur taksis stāv, un neviens negribūs ņemt, visi mēs pasaka, 5 cilvēki var, tad nē, pēkšņi piebrauc viens, prosta autiņa, kaut kāds pasāds, man liekas, viņam bija taksī. Mēs tā, jā, mēs saka 5, mēs esam meta roku, lai nāk. Džeks vienkārši piehaltūrē kā taksists un vienkārši vedā. Viņš tur stāstīja, kā viņam tur tie apstākļi tajā dzīvē. Tu tā uzzini jau privātāk tos apstākļus. Interesanti. Mēs teicu, kāpēc mums nenormāli daudz otrie golfi ir?
Viņš saka, tur jau šis karš ir vainīgs. Viņš teica, ka sākās karš. Viņš teica, viņiem bija Volkswagen rūpnīca tieši tur, tur uz Golfs ražoja. Viņš teica, tie visi uzreiz izvācās ārā, aizmukuši, teica, mašīnas visu pamēt. Man liekas, pat nevis, kad karš bija, bet vai kad sabruka viņiem tā kas viņiem bija tā republika? Nē, Dienvidslāvija. Tā, tu, ap to laiku izgāja ārā, tā rūpnīca un Golf palika. Es rūpnīcu kaut kur uzcelt. Viņš teica, ka kaut kādu 5 gadu atpakaļ viņiem tikai ļauj legalizētās mašīnas. Cilvēki vienkārši pateica, jūs tagad tā viņām braucat, vai reģistrējiet vismaz viņas. Jo mēs jau vēl smējās, mums toči arī pie mājām, tur bija viens uz laiku stāvēja, mēs domājam, mums vienkārši jāpaņem un jāpavizinās. Jā, vaļā stāvēja. Jā, viņš tur vienkārši, tur ritīgi bija daudz. Katrā sētā ir pa otram golfam, un arī katrā otrā grāvī pa viņam ir. Tu tur varēja tiešām aiziet, ja tu māki vārdus salikt, varēja, domāju, viņiem vālēt. Bet tur reāli bija tāds kontrasts, mēs arī te pašā Sarajevā aizējām. Ja? Reāli mēs jau to karu nav piedzīvojuši. Ja? Mēs ejam, tur skatāmies, tur tās lielās daudzdzīvokļu mājas, iedomājamies, tur veikals vēl kaut kāds sienas, visa caurumē. Jā, sašautēm. Jo tur nesen vēl bija karš. Nesen redz, reāli viņas nav mājas vēl paspēc atjaunots, tur visi tā redzēt, ka no vienas stūri bliests. Un ap logiem, jā. Reāli tāds, jā. Jo, mēs tur dabūjām arī diezgan daudz pastaigāt. Vēl mēs smējāmies, kad, kā Bosnija, nav no tām attīstītākajām valstīm, tad tur nav nekāds bolts šitie kārguroja, kas tad mēs domājam varētu uztaisīt savu veidu Bosnijas kāršēringu. Mēs domājam atrast, nopirkt kādu otro golfu pa lētām naudām, kur vienkārši no sētas. Pēc tam atstāt ar atslēgām, lai nākamais ņem. Kas interesanti, tur mēs baigi aizgājuši to Bosniju, bet interesanti bija tas, tur vēl šodien, nezinu, 2 gadu atpakaļ, kad mēs tur bijām, ja? Tad tur nav lielveikala ķēdes vēl iekšā. Tur nav ne Maximas, ne Rimi, Lidls, nekas nav. Tur viss ir mazie veikaliņi, kurš garāžā, kurš privātmājā nopietni. Jā. Tur ir vietējie tādi, labākā gadījumā LV lielums ir tāds, bet tādi supermarketi, tādi lielie, kā teikt, brendu vienākuši ir sadalījuši tirgu. Nav. Tur vēl zelta bedri. Jā. Jo tur ir interesanti, jā. Tā ir ritīgi interesanti. Pārbraucot pāri robežu, momentam tu brauc pa to Eiropu, mēs iebraucam iekšā no Horvātijas puses. Jā. Tur jau, kā Eiropas Savienība jau viss. Pārbraucam pāri, iebraucam Bosnijas tai robežai, pārbraucam pāri. Tur jau uzreiz tur tāds Eskobars sēdi, puitnieks, cigārs, mutē apmēram tā. Jā, tur vēl joprojām arī īstenībā tas ir. Ka tu vari kurīt iekšā. Jā, tā brīva, kafenē nosēdies kurī. Rēķiņas jāsamaksā pirms tev kāds nesīs. Pasūti, samaksā un tikai tad tev nesīs ēdienu. Viņiem ir pieredze. Protams, es domāju, stabili. Bet, un tad arī tā autokultūra tur tāda ļoti interesanta bija. Tad baigi nevienam nepatika, ka mēs tos treniņus tur braucām. Ļoti, tāda karstasinīgie viņi tāda baigi dulē. Bet to visu tu uzzini tikai šādā veidā ceļojot. Jā, kad braucienā kaut kas aizbraucot un galvaspilsētas centrā un apstaigājot pāris apskates objektus, tad baigi tā. Jā, tas ir tas, ko es saku, vienkārši ritens un tādi, visādi šādi riteni tie pasākumi tev iedod tādu redzējumu, ko tu nevari izbaudīt vienkārši kā turists. Tā organizācija iepriekšējā dienā bija citai vecuma grupai sacensības. Mums bija pieņemsim tā kā svētdien un sestdien arī bija. Un tad mēs vienkārši aizbraucām ar Ričikiem pastīties un redzēja, tās nepilnības, kā arī var redzēt, ka viņi nav pieredze sacensību organizēšanā. Viņiem, pieņemsim, viņi slēdz ceļu, aiztais šķērsēt ciet. Viņi tur nolikuši ir apsardzes priekšā tam ceļam, tam ceļam ir kilometrs. Viņi sadzinuši iekšā mašīnu kilometru garumā, ka viņam nav iespējams ne pa labi, ne pa kreisi, ne apgriezties. Viņi nevis aiztais to ceļu kilometru iepriekš pabrīdina, ka tur ir tupiks, jūs tur netiksiet tagad 3 stundas. Ja, jo tur iet tas pasākums. Vienkārši tur sadzina iekšā un tur taurē, bļau, visi ārdās, lamājās, kurš pa pļau grib apgriezt. Tas haoss, tas bardaks. Bet tas arī feini, visu to redzēt. Man vēl patīk labi par to Bosniju razģēlika. Un mums tā razģēlika iet ļoti interesanta razģēlika. Tur bija jāuzbrauc augšā, pēc tam tāds strauji nobrauciens pa tādu rītīgi švāku asfaltu, tā kā bedrains. Un pa vidu gāja tāds tunels. Un tunelim nav gaisums. Mēs tur pirms tam treniņu braucam. Tā, ka tu brauc un tu ceri, ka tur nekas nav pilnīgs melnums. Vienīgais, tu redzi, tas tavs garamins, ko bišķi dod to gaismu. Un mēs prasām,
šitas nav nopietni organizēts. Es pat rakstīju e-pasta organizētājai, bīstam, mēs izbraucām. Viņš saka, nē, būs gaisma, gongs diena. Viens tāds projektors, kā mums tur bija pirms tam, stāv pa vidu. Acīs iebliež tā, kā atkal neko neredz. Vienkārši redz, ka kaut kas spiež acīs. Gaisma, ko jūs tur. Un brauc uz gaisu. Tur vidū piešķērts ģenerators, kurš smirda dīzelīts un viens lukturs. Un jā, arī tāds, tā parādās pieredze un atmiņas. Riteņu mērīšana. Viesnīcā pie stenders pieliek tur atzīmēts, kā saka, tie centimetri, pieliek pie stenders. Ir. Tā jā, tā interesanti, jā. Labi pieredze. Jā, bet tā ir tāda, redz, tu aizbrauc uz ārzemē, kaut kur ir krutā, kaut kur ir. Jā, es saku, tev ir iespēja salīdzināt. Jā, redzēt, vismaz ir par ko parunāt pēc tam, jā. Šī jau labi aizplūda, ne? Jā, Atmiņas. Kā, rekords, kā tu Ričs teica, palika tu. Jā, redziet, tāpēc. Tur ir 8, 6, kur 5 beidz darbu, 6 ir mājās, kāp uz riteņa. Tagad pie kaimiņa lampiņa parādīt, kā spīd. Jā. Ko mēs liekam komentāros, kas ieraksta? Lai vinnētu lampiņas? Jā. Atslēgas vārdu. Jā, vajag, lai... Like and share. Like share tas noteikti, bet vajag kaut ko komentārā, lai algoritmam patīk. Kvīru koris. Nē, es domāju, ka vienkārši ar standartu iekumu iemet draugu un... ietekot draugu, kuram vajadzētu. Kuram var noderēt. Kuram noderēt? Vienu. Jā, mēs vienu šādu komplektu izlozējam, bet padalies vienkārši ar draugu, ka tāda akcija notiek. Jā, iekomentē komentārā. Ričard noformulē. Jā, es noteikti aprakstā. Katrā ziņā izlozē piedalās Facebook komentāri. Tā kā YouTube'ā, protams, jūs varat uzrakstīt kādu komentāru par epizodu, bet izlozē piedalās Facebook komentāri. Jā, tā kā, ja jūs gribat piedalīties izlozē, aiziet uz Facebook mūsu profilu un zem linku, tur arī būs viss aprakstīts, viss noteikumi un pēc tā vadaties. Dažan arī kādu postiņu liks Macīšu, ka viņš bildu un... Nē, tur būs viss kopā. Neapmaldīsies. Ričards izdarīs. Tā kā viņš piedalās un noklausās. Ja būs, tad būs. Viņš arī zina visu līdz galam. Jā. Un sakojiet līdz mūsu kluba aktivitātēm. Visticamāk, ka būs jaunumi kaut kādi pasākumi. Uzņemšana. Jau no Nē, mums nesanāk tā kā arī podkāstam nobeigt sezonu, jo mēs vienkārši turpināsim. Jā, sezonu jau turpinās. Jā, mēs tā kā netaisīsim baigo. Mēs uztaisījām radošo pauzi vasarā. Kas grib jau laicīgi, jo mēs varam pateikt, ka visticamāk, ka nākošu sezonu pirmās sacensības mums būs Strade. Jā. Ja kāds grib, ir jau pieteikšanās atvērta. Jā, var uzrakstīt varbūt kaut ko. Tā ir pirmā gonka jaunajā sezonā, tas marts ir. Jā, 3. marts. Tā kā var plānoties jau, darīties jau, protams, treniņu nometnes viss kā parasti pirms tam. Un sestdienas svētdienas Kuldīgā 10. pilsētas laukums, Pīkafē, koptreniņš. Jā. Katru sestdienas svētdienu, gandrīz katru. Katru. Kāds? Vismaz viens cilvēks no mums būs tur. Jā. Tā. Labi, līdz tam jau mēs vēl daudz viņa papļāpās. Jā. Noteikti nākamā reize, kad mēs tiekamies, ir pēc Lombardijas. Jā. Pagad jums sanāk pēc 2 nedēļām, jā? 8. ir, jā. Jā, tad iespējams 9. Nē, 9. vēl nē. Mēs būs 10. tikai jau kad mājās, jā. Tad varbūt nedēļas nogalē. Iespējams. Jā. Kaut kā tā pastāstīs, kā gāja, un tad jau nobeigs šosei un izaugs ārā graveli. Ko? Jā. Tā jau tiekās. Tiekās šoseis. Čau. Kur tā liksies, Kuldīgā tiksies.